tā kā pirmajā dienā mēs runāsim par darba laiku uzskaitu, darba samaksu nodokļiem un ieturēm, tātad gan bruto, gan neto. Sāksim mēs ar bruto darba samaksu, kam izējam cauri. Pirmkārt jau viss, kas saistās ar līgumu, jo darba samaksu, lai rēķinātu, man ļoti, ļoti svarīgi ir arī šīs lietas, kas rakstīts darba līgumā. Ja, jo, ja grāmatvedis neredz darba līgumu, īstenībā nav īsti korekti, ja, jo ļoti daudz nianses ir svarīgas, ja, lai es pareizi aprēķinātu arī šo te darba samaksu. Un tā skaitā arī darba laiks, ja, darba laika uzskaita. Tāpēc būs gan par normālo, nepilno, summēto, maiņu darbu, ja, tad par visiem šiem te veidiem. Tad attiecīgi, jā, šis laika alga, akorda alga, jā, protams, ka arī minimālā alga, kas mums šogad mainījusies. Svētki, virsstundas, naktsdarbi, tātad visas piemaksas, un piemaksas viens ir tas, kas ir no darba likuma, un otrs ir tas, kas ir mūsu uzņēmumā. Un tad pēc tam arī neto, tātad aprēķins jau mums šogad, alleluja, atkal ir atgriezies vecajās sliedēs, kā es parasti stāstu, tas salīdzinājums, kad studentiem stāsti par darba samaksu aprēķinu, kādreiz varēja izstāstīt 15 minūtēs, tagad pēc jaunās reformas, kas mums bija, jā, tad vajadzēja stāstīt stundu un šad tad arī ilgāk, jo kamēr to visu neloģiku, ja, sagremo, tad laiks paiet. Mēs atkal varam atgriezties atpakaļ, ja, jau atkal var algu izstāstīt 15 minūtēs. Jā, tad arī par šo neapliekamo minimumu arī strādājošiem pensionāriem, kas šogad ļoti aktuāli, paši šie te nodokļi, ja, un visas iespējamās variācijas. Tā kā es teicu, sākam mēs ar līgumu, darba likumu un darba līgumu, jebkurā gadījumā šobrīd mums joprojām tas ir rakstiskā formā. Ja darba devējiem ir iespēja piedāvāt pilna laika darba līgumu vai uz nenoteiktu laiku tiem, kam ir šie te nestandarti, ja, tad viņiem noteikti arī tas būtu jādara. Mūsu darba likumā ir šīs te normas, ka tiem, kam ir nepilnais darba laiks, darba devējiem ir pienākums piedāvāt šo te nenoteiktu laika līgumu un par pilnu jau šo laiku, ja ir tāda iespēja. Tad sodi ir diezgan, ja persona nodarbināta normālo darba laiku vai minimālo stundas tarifa likmi nenodrošina, tad piemēro naudas sodu darba devējiem fiziskai personai, piemēram, pašnodarbinātajiem, no 86 līdz 14 naudas sodas vienībām, 114 atvainojos. Tas būtu sods līdz 570 eiro, bet juridiskai personai šis sods var būt līdz pat 7100. Darba samaksas saglabāšanas laikā darbinieks nepārtrauc darba attiecības. Jā, tieši tā. Tad, kad viņš ir atvaļinājumā vai bezalgas atvaļinājumā, viņš nav pārtraucis darba attiecības, līdz ar to viņam pienākās tāpat visi šie te atvieglojumi. Šodien, ko mēs runāsim, tie ir atvaļinājumi, par tiem es varu runāt nevienu dienu vien, jo tur ir gana daudz visa kā stāstāma. Par slimības naudām šoreiz vairāk par to, kas ir, tāds specifiski, piemēram, ja jūs gribat apstrīdēt, kā nepiešķirt vai pārtraukšanai vēl, jo tā parastā slimības nauda, jo man liekas, nav nekas tāds neparasts vai nesaprotams, bet, protams, arī pamatiņš būs. Tad par attālināto darbu mazliet, bet tieši par izdevumiem, ēdināšanu, ja jums ir vai nav koplīgums un apdrošināšana, tās galvenās lietas. Nerezidenta ienākumiem Latvijā mēs arī varam piemērot neapliekamo minimumu 250 un atvieglojumu par apgādībā esošu bērnu, kas uzturas Latvijā, arī 250 eiro. Stundas algas likme. Tā nav stundas vidējā izpeļņa, bet stundas algas likme. Kad mums viņu vajag? Tas ir tad, ja mums ir, piemēram, nepilns mēnesis nostrādāts. Ja?
Kā aprēķina, dalot darbiniekam noteikto mēneša algu ar darba stundu skaitu konkrētajā kalendārajā mēnesī, par kuru mēs to rēķinam. Jūlijā slimojas no 1. līdz 9. datumam, un ir zināms, ka 2., 3. un 9. ir brīvdienas. Atkal tātad skatāmies 1. datumu. Neapmaksā, jo ir 0, par 2., 3. ir 75, bet tās ir brīvdienas. Par 4. līdz 8. datumu ir 80%, un 9. datums arī ir brīvdiena, tātad to arī neapmaksā.